Kas viņi pie kodus? Labvakar, Reizeknē! Jūs uzrunās Reizeknes valsts. Cienījamie reizeknieši, pilsētas viesi, visi klātesošie.
Šodien šajā rēzekniešiem tik īpašajā vietā mēs esam sanākuši, lai godinātu mūsu mīļo Latviju tā 106. dzimšanas dienā. Šis ir laiks, kad ar lepnumu atskatāmies uz vēsturi, uz mūsu pēties un gādāt par savu zemi, lai brīvība būtu nevis vēsture, bet gan mūsu ikdienas realitāte un mūsu bērnu nākotne. Paldies Gunai Pucei! Slavēts Jēzus Kristus! Ļoti cienījamie un godājamie deputāti, pilsētas vadība, visklātsošie skolēni, jaunieši, ģimenes, visi, kur atnācāt uz šo svinīgo svētbrīdi, lai mēs šeit aizlūgtu par Latviju, lai dziedātu par Latviju, un lai dalītos arī taņī, ko mēs zinām vēstures faktos. Mums ir nepieciešams parādīt mīlestību. Kā mēs to varam darīt? Kristus, piemēram, sacīja konkrēti: es biju izsalcis, un jūs iedavāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs iedavāt man dzert. Konkrēta rīcība. Arī mums ir vajadzīgs parādīt mīlestību uz mūsu zemi, uz mūsu pilsētām, mūsu laukiem un ciemiem, jo šī mīlestība parādās arī mūsu darbos, mūsu ikdienā. Pajautāsim katrs sev, kādi tad ir mani darbi. Vai mana valsts Latvija priecājās par to, ko es ikdienā daru? Ir svarīgi būt arī kristiešiem, kuri savu ticību. Pirmās ģimnāzijas jauniete Ingūna Buldure. Cik daudz drosmes, izturības un cerības ir ielikts katrā brīvības centienā. Katru gadu šajā dienā es ar lepnumu ģērbju tautas stērpu. Mana dzimtene jaukā, dzīvo ezeru zeme. Mana dzimtene jaukā, dzīvo ezeru zeme.
Paldies jums visiem! Paldies pilsētas vadībai! Paldies garīgajai un laicīgajai varai! Paldies skolu jaunatnei! Un paldies skolotājiem! Paldies deju kolektīviem! Paldies zemes sargiem! Paldies robežu sargiem! Paldies jaunsargiem! Valsts policijai! Un vislabākās sekmes jūsu katra dzīves gājumā! Daudz laimes Latvijā! Daudz laimes!